93 ražo dažādu veidu zivju konservus, bet pārsvarā tas ir Šprotes. Koncernam ir dažādas vietas, kur viņš atrodas, bet Kolka ir vienīgā vieta, kur ražot zivju produkciju. Līdz 93 konkrēti ražo un pārdod zivs. Principā ar to arī nodarbojas tikai, bet mums ir vesels koncerns, kas citas mums piedarošās firmas nodarbojas ar zivju ķeršanu, saldēšanu, šķirošanu un arī pārdošanu. Uzņēmums pats nodarbojas apmēram 45 gadus, jau vēsturiski vienmēr te ir bijuši zivju ražošana un tā arī tiek turpināts. Mēs ražojam uz visu pasauli. Mums pagājušajā gadā bija 45 valsts, kur mēs tirgojam savu produkciju. Mēs laiku cenšamies kaut ko uztaisīt jaunu un paplašināt savu tirgu. Tas ir, teiksim, izaicinājums. Mēs ražojam tā, kā esam ražojuši, teiksim, no seniem laikiem un saglabājam to kvalitāti nemainīgu un klienti to novērtē. Cenšamies rūpēties gan par darbiniekiem, lai darbinieki būtu apmierināti ar saviem darba apstākļiem, lai būtu labu un konkurētspējīgs atalgojums un lai cilvēki būtu priecīgi un lai arī pēc tam būtu laba produkcija. Liela apjoma mums sastāda produkcija, kas ir redzama. Respektīvi, viņi ir stikla burciņās vai viņi ir dzelzs buņģiņās ar plastikātu vāciņiem. Līdz ar to viņas var tikai sapakot ar rokām. Tāpēc daudz ir roka darbs un ļoti atkarīgs ir, kā cilvēks strādā un lai viņš būtu vizuāli patīkams un arī saprotams garšīgs. Un skaidrs arī ar kūpināšanu. Mēs kūpinām tikai ar baltalksni. Ir mērķis saražot vairāk produkcijas un mēs mēģinām izstrādāt jaunus produktus. Respektīvi, mēs taisam arī mazliet tunci, mēs taisam mazliet sairu un mēs mēģinām saražot lasi arī.